Meitenes, absolūti jebkura make-upa fundaments, absolūti jebkura make-upa bāze, tā ir laba ādas krāsa. Ja, tad šai gadījumā, protams, mums pārsvarā, lai uzlabotu ādas stāvokli, ādas pigmentāciju un tā tālāk, tad viņu novērst, paņemt nost, lai ādas krāsa izskatītos vienmērīgāka un acīm tikamāka. Mēs izmantojam korektorus, pūderus, tonālus krēmas. Protams, tas viss ir labi, bet jābūt attiecīgai loģikai. Pirmais, ja mēs runājam par ādas korektoriem, ja, tad krāsu korektoriem, protams, es jums iesaku izmantot tā saucamus krāsu korektoru produktus. Kas tie ir? Tie ir tā saucami krāsu korektori, kurus mēs izmantojam, lai neutralizētu kaut kādus noteiktus pigmentus. Jo pārsvarā, par ko mēs sūdzamies? Zilie loki zem acīm, mēs sūdzamies par visādiem pigmentācijas plankumiem, vasaras raibumiem, tad kā paņemt nost visādus brunganīgus pigmentus, un mēdz arī parādīties tā saucamā neveselīga ādas krāsa, ja, kad parāds kaut kāds pārmērīgi rozīgs vai lilganīgs vai dzeltenīgs pigments. Šai gadījumā jūs redzat, ka pamatā ir kaut kāda pigmenta problēma, jums izmanto tā saucamos krāsu korektorus. Drusciņi par viņiem, vēl tiksim līdz video. Tad, ja mēs runājam par krāsu korektoriem, vēlreiz atgādinu, ja jums ir kaut kādu noteiktu pigmentu problēmas, izmantojiet pigmentu color korektoru. Viņš ar savu pretkrāsu neutralizē problematiskas zonas pigmentu, tā pašā laikā neradot kosmetikas slānīti. Piemēram, ja jums ir zilie loki un jums ir gaiša āda, tāpat kā, piemēram, mūsu modelei, paskatāties daudziem brendiem, arī profesionāls kosmetikas brendiem, ja, tad ir dzeltenie pigmenti vai oranžīgie pigmenti, ja, tad, kurus mēs sākumā liekam zem aci, lai neutralizētu šo pigmentāciju. Ja vēl jums ļoti meitenes iesaku arī rozīgu, ja jums ir gaiša āda ar vēsāku apakštonīti, piemēram, tam pašām Make Up For Ever, BB Benefit brendam, Givenchy brendam ir fantastisks rozā tonīti korektors, kuru var likt uz gaišākas ādas, kurai ir spilti izteikta vēsa apakškrāsa. Ja jums ir apsartumi, asinsvādi, pumpiņas un tā tālāk, nevis uzreiz viņas maskējam ar korektoriem tonāliem, bet liekam krāsu neutralizātoru. Šajā gadījumā, lai neutralizētu, mēs liekam zaļganīgo pigmentu. Tas ir arī aktuāls meitenēm, kurām mēdz būt apsartuši deguna spārni. Ja, tad tā pati kuperoze. Tā, rekur. Tā, sākuma tad, kā tad mēs liekam? Tad arī, ja, piemēram, jums ir tumšāka āda, tāpat kā man, jūs droši varat izmantot ne tikai dzeltenīgu, bet arī oranžīgu krāsu korektoru. Un tikai pēc tam, uzliekot šo korektoru, dabūjot to neutralizāciju, jums palika tikai uztaisīt otro solīti, kad jūs izmantojat tā saucamos maskējošas korektorus pārsvarā, kuri ir miesas krāsā vai drusciņ gaišāki, ja, tad jūs redzēsiet, uzreiz šī produkta vajag daudz mazāk. Tāpēc es tipaši meitenes pievēršu uzmanību tām pirmajām solītiem krāsu korektori. Ja, tad vēlreiz atgādinu, viņi neutralizē pigmentu un tā pašā laikā neradot kosmetikas slānīti. Jo visdelikātāka zona mums ir zem acīm, un ko man nestāstītu, ko es arī pati nemēģināju gan uz sevis, gan, kad taisu make-upu saviem klientiem, nu tāpat, gandrīz jebkurš korektors zonē zem acīm, viņš ir redzams. Ja? Un lai viņš būtu pēc iespējas plānāk uzlikts, lai viņš pēc iespējas mazāk būtu manams, es jums ļoti iesaku taisīt to pirmo etapiņu. Ja? Tad, ja jūs redzat, ka jums ir problēmas ar asinsvādiem, ar tiem zilganīgiem lokiem vai ar kaut kādu brunganīgo pigmentu, ja? Tad izmantojot krāsu neutralizātoru. Un tad jums paliek tikai vienīgs uztaisīt otru solīti, kad jūs virsū liksiet plānā kārtu un jau otru korektoru. Rekur. Tad es arī izmantoju un sekoju šai tehnikai. Tad pirmais, ko es darīšu, tad es paņemšu, lai neutralizētu zilus logus zem acīm, es paņemšu oranžīgu korektoru no Stage Line Professional, jo man ir diezgan tumšā āda. Atceramies, meitenēm ar gaišāku pigmentu liekam dzeltenīgu vai rozīgu, un redzat, es visu lieku uz šī pusloku, un viennozīmīgi acis ārējais turīts. Es neko nelieku uz zem pašām skropstiņām. Visas iztušas, satušas un tā tālāk taisām tik un vienīgas no ārējas turīša uz iekšpusīti. Rekur. Sākumā mēs neutralizējam, un tikai pēc tam mēs ņemam, šeit ņemu Lancome korektoru, bet tad jūsu miesas krāsu korektors varbūt arī no cita brenda. Arī ar tādiem punktiņiem saliekam uz šī pusloka, un ir tīpaši acis ārējais turīts. Ja? Un diezgan plati tušējam
ar pirkstu vai ar rotiņu, bet vislabāk, tad to otru etapu es iesaku tomēr tušēt ar pirkstiem, jo vajag to ķermeņa siltumu. Un to pašu korektoriņu var arī uzlikt, piemēram, degunas pārņiem, arī lūpu ārējos kaktiņos, ja, tad, jo arī viņas mēdz būt tāds bēdīgāks, ja, tad, lai vizuāli mums arī tas smaids būtu, kā saka, tāds mudrāks, pozitīvāks. Tad tas ir pirmais solīts, korektors, ja, tad, kuru mēs izmantojam, lai neutralizētu pigmentus, maskēt. Protams, otrais, lai uzlabotu sejas ādas krāsu, jāizmanto vaigu sārtums. Šeit es speciāli atlasīju gan demokratisko brendu toņus, gan profesionālu, gan luks segmenta, kas saucamie atsvaidzinošie toņi. Ja, tad nosaukumi šiem vaigu sārtumiem der jebkuras paletes sievietei, un tiešām, kad mums vajag tādu vieglu sārtumiņu, vieglu stārojumu, kur, kas saka, piestāvēs absolūti katru jebkura dzīves gadījumu. Jūs redzat, gan Essence, ja tad mass market ļoti demokratiskam brendam ir divi ļoti labi, Baby Doll, gan Natural Beauty tonīši. Protams, legendārais Tenderlink no MAC, atsvaidzinošais skaistais, kuras bildes ļoti skaists, ļoti universāls tonīts Rose Eau Juice Crazy Bouquet no Guerlain, Estée Lauderam, šis fantastiskais stīks pareizajā blushing cream, tad Sweet Chick tonīti, kuru arī mēs varam skaisti uzlikt uz mūsu vaidziņiem. Kā tad mēs liekam vaigu sārtuma meitenes? Nu, tad numur 1. Ja jūs izmantojat sausus vaigu sārtumus, tad jāizmanto otiņu. Un pirmais, ko jūs darat, jūs paņemat pigmentu, atceramies tas nekas, un pieliekot otiņu pie... Tā, vēlreiz drusciņā atgriezīšos, paskatāties. Mēs pieliekam otiņu pie ādas ārējas stūrīša. Kur mums veidojas tas punkts, ja, tad kurām tuvāk degunam, tad vaigu sārtumu mēs jau neliekam. Ja? Tā ir robeža, un no šīs robežas mēs jau strādāsim vairāk uz deniņam, uz auspusi, bet neko tuvāk degunam mēs vairs neliksim. Otrais, ko vajag izdarīt, tad vaigu sārtumu mēs liekam uz vaigu ābolīšiem. Tas ir tas visapaļīgākas vietiņas. Tad uz mūsu vaidziņiem, tad šajā gadījumā mums vienkārši jāpasmaid sev, rekur, ja? Es jau drusku paņēmu nost otiņu, bet arī plati smaidot, vertikāla līnija nāc ārējais turīši, mums veidojas tas krustpunktiņš, uz kura tad mēs liekam vaigu sārtuma pigmentu. Ja? Pieliekam un ar spirālveidīgām kustībām mēs viņu tušējam. Tušējam gār sejas konturu. Ja, tad gan augšā, gan apakšā arī drusku varat pieskarties deguna galiņam. Nekad nedrīkst būt tā, ka jums tur viens vaigs sārkans, ja, tad tu un vispārējais, kas saka, tad miesas krāsā. Tad mēs atstājām pigmentu uz vaidziņa un ar spirālveidīgām kustībām aizējam gan gar matu augšanas līniju, gan izējam pa žokļu kaulu. Un droši, kā jūs jau redzēt, jūs varat pieskarties ar ots galiņu gan degunas pārniem, gan plecu kauliem. Ja, tad, lai tiešām vaigu sārtuma pigments būtu izplatīts pa visu seju. Pateicoties vaigu sārtuma pigmentiem, tagad ļoti moderni taisīt tā saucamo draping te make-up tehniku. Kas tā ir? Ļoti daudzi brendi it kā piedāvā paletes, kurās ir pat uzkrāti visi sādi salikti, visi sādi rozā tonīši. Šajā gadījumā make-up mākslinieki aizgāja tālāk un piedāvā vaigu sārtuma pigmentu likt ne tikai uz vaidziņiem un tušēt, ja, tad ar sponžu vai rotiņu, ja, tad gar matu augšanas līniju un aiziet uz žokļa kaulu, bet šo pašu pigmentu salikt gan uz plākstiņiem, gan uz lūpiņām. Ja tīpaši es jums iesaku izmantot krēmīgus pigmentus, jo viņi pārsvarā ir elastīgāki, kur arī skaista drēpiņa tehnikā, kad ir kā viens tonīts uzlikts uz vaigiem, paplitināts uz gar matu augšanas līniju, uz žokļa kaula, atstāt uz lūpām, pa virsu vēl lūpu spīdums un drusku atstāts pārlikts uz plākstiņiem. Nu, tad šajā gadījumā pirmais, ar ko mēs sākām mūsu make-upu, protams, tad draping tehnikā tieši, ja, tad mēs, protams, izmantojam kā pamatu acuēnu bāzu. Vēlreiz atgadinu, ja jums meitenes nav pie rokas acuēnu bāzes, nekas trāks, varat paņemt drusciņu tonālu krēmu vai korektoru, uzlikt uz plākstiņa, piepuderēt, rekur fantastiskais produktiņš. Otrais, mēs pie draping tehnikas vienmēr taisām starpskropstu konturu. Jāatceramies, zonai pie skropstiem jābūt vistumšākai,
Ko nozīmē starpkropas konturs? Tūlīt redzēsiet, jā, nav tik traki. Un es jums ļoti iesaku pie drēpinga tehnikas, ja jums nav vaigu sārtuma kā tāda, jā, tad tieši tā modernā paletē, kur ir vairāki toņi salikti, jūs varat tikpat labi paņemt vai nu, piemēram, ļoti noturīgu, krēmīgu, vislabāk matētu, vai nu lūpu krāsu, vai nu tas varbūt arī kaut kādas krēmīgas acēnas, rozīgi, brunganīgais toņos, un atkal, ja jums ir sausais, kompaktais, jūsu iemīļotais vaigu sārtums, tad, protams, ka saka, jūs jau varat pie šīs tehnikas, pie drēpinga tehnikas jau uztaisīt, kas saka, pilna make-upiņu. Nu, rekur, aiziet. Es jums tad parādu, jā, tad pārsvarā, lai tas pigments, pēc galvenais, lai viņš būtu matēts un noturīgs, kur man ir pigments un niks, no Guerlain arī, jā, tad ļoti labs ir krēmīga lūpa, ļoti laba krēmīga lūpu krāsa ar tādu rozīgi brunganīgu pigmentu. Es paņemšu no Jeffree Star paletes, ja tad paņemšu vistumšāku tonīti, viņš ir arī kā tāds rozīgi miesas krāsas tonīti. Un pirmais, skatāties, ko es daru, es ar viņu iekrasoju sēdinājumu. Ja ar krēmīgu lūpu krāsu jūs varat arī paņemt iekrasot sēdinājumu, un tagad ar pirksta galiņiem pa šo sēdinājumu vietu pāckaulu es vienkārši šo pigmentu paplatinu, patušēju. Ja jūsu lūpu krāsa ir matēta un noturīga, tad visu dienu turēsies, nekas nenotiks. Otrais, ja tad mēs plati smaidot liekam, atceramies, ja tad liekam uz vaidziņiem, uz mūsu rekordusni pārslēgšu tālāk, tad plati smaidot liekam uz vaidziņiem, tad atceramies vertikāla līnija no cārējas stūrīša, ja tad un visapaļīgāk vaidziņa vieta. Rekur gan vienai, gan otram vaidziņam, un tad patušējam to visu pigmentuņu pa vaidziņiem uz ausu uz deniņu pusi. Pēc tam tad paņēmām to pašu pigmentu liekam uz lūpiņām. Nu, un tad mums palika, kas saka, mums krāsot skropstiņus, un mēs esam jau gatavas. Jo starpskropsta konturs man jau ir pamatā. Rekur, bet drusku, kas saka, iesim tālāk. Ar to pašu pirkstiņu paņemsim kaut kādu neitrālāku tonīti, piepildīsim ar viņu visu kustīgo plākstiņu. Ja, tad gan vienai, gan otrai actiņai. Un lai rezultātā acs būtu vēl apaļīgāka, vēl lielāka, tas bambi look. Ja, tad mēs tagad paņemsim baltu perlu un liksim viņu pašā kustīga plākstiņa centrā, tieši virs acs zilītes. Tas vizuāli, ka rādīs tādas gaismiņas staules stariņa efektu, pateicoties, kurām acs saka izskatīties vēl lielākā, vēl apjomīgāka. Nu un rekur, jūs esat gatava dienai, dzīve ir skaista. Meitenes pats galvenais ir iedvesme. Ja, tad, kā es jau teicu, ir ļoti daudz variantu, kā jūs varat uztaisīt jūsu make-upu, gan universālu, gan arī mūsdienīgu. Es ļoti jums iesaku izmantot modernu drēpinga tehniku, jo tas ir tāds ļoti ātrs, te paša laika aktuāls un atsvaidzinošs. Make-ups, viņš piestāv absolūti katrai sievietei. Šajā gadījumā mēs pat nerunājam par tiem vecuma ierobežojumiem. Un pats galvenais meitenes, kā es jau teicu, tad iedvesmoties un katru dienu kaut ko sev jaunu, smuku, jāatklāt kaut kāds varbūt jaunas make-up tehnikas. Būt sievietei tas ir darbs. Ja, tad godīgi teiksim, es nekad neredzēju nevienu sievieti, jā, par jaunām meitenēm 11 gados un tādas skaistas no dabas un tā tālāk. Bet jo vecāks mēs paliekam, tomēr cik mēs strādājam pie tā, lai izskatītos labākām, koptākām, tā tālāk, tas viss ir atkarīgs nevis no daudzuma, nevis no laika, cik mums ir daudz vai maz laika, bet tas ir tikai vienīgi atkarīgs no tā, vai mēs gribam katru dienu kaut ko mainīt, ja tad strādāt ar jaunām idejām, pilnveidot savu tēlu, vai tomēr nē. Tāpēc iedvesmojums, ja tad un aiziet, dzīve ir skaista.